Commons captains Gerdo Unga, hello. Hello. Thanks for joining us. And I will ask first of all, a simple question. How would you summarize the game from your perspective? So basically, we knew that it's gonna be really tough Yeah. and physical. So Yeah. yeah, basically that's it. Oh, okay. How were you training before this game? You know that you will play against champions, Latvian League, last year. So, what was your main thoughts and main tactics? What will you do in this game? As I said, we knew that the 60 minutes gonna be really hard for us. So our main goal was to defend our goal, Uh-huh. and yeah, we managed to do it the first two periods, but in the end we just fell apart. Oh, we saw that your team was 12 players only. Yeah. Was there some injuries or illnesses or something else? Yeah, a couple of injuries and illness, and also okay. holidays. So. Also holidays, yeah, Christmas and New Year, of course. Maybe how satisfied are you with the team's with the overall performance, team's performance today? Yeah, you lost, but was it good enough for your team or? Yeah, the first two periods was really good, so I'm proud of the guys. Okay. But in the third, yeah, it was a complete disaster. And what exactly was like this disaster? Some technical problems with sticks, or you lost your focus to the game, or physically it was hard to. Yeah, I would say both things. We lost the focus and also the physical part. Okay. And the last question about this game. Maybe lessons that will you take from this game moving forward, playing against also other Latvian teams, or what lessons maybe? I would say that we have to move the ball like they did. So really fast, yeah. And, okay, play faster. Yeah. Okay. Thanks for joining us today. Paldies visiem, kas pieslēdzās. Tagad tas bija Spartas treneris Gerdo Unga. Thanks, yeah. Yeah, and thank you. Tālāk mums pievienosies, protams, arī Andris Pīlups. Un arī mainieku treneris Andris Pīlups pievienojies, kā jau ierasts, uz interviju. Čau! Čau! Komanda izcīnījusi uzvaru rezultātu 9-2, analizējot vairāk spēli. Tātad pēc pirmā perioda rezultāts 2-1 bijāt iedzinējos, pēc tam gan izlīdzinājāt rezultātu un beigās jau trešajā periodā ieguvāt lielāku pārsvaru. Varbūt runājot tātad par pašu sākumu. Spēles iniciatīvas pieder jums. Ļoti daudz kontrolēt bumbiņu, taču nekrīt iekšā visi metieni. Kas varbūt tavuprāt pietrūka spēles sākumā? Tādās situācijās pietrūka tehniskais izpildījums. Tur nekas vairāk nav. Prasmes, tehniskās prasmes. Visa spēle bija pa lielam līdzīga. Vienā laukuma pusē vienkārši. Trešajā periodā sākām, otrajā, trešajā sākām beidzot realizēt tās momentus, iespējas. Tāpēc pavisam vienkārši. Tam bija ketchup efekts. To sauc es par ketchup efektu. Nenāk ārā un tad beigās aizgāja. Pareizi pamanīju, uz trešo periodu pamainīja mazliet maiņas. Daži spēlētāji. Varbūt arī tas tieši palīdzēja atklāt iegūt lielāku pārsvaru, jo pirmajās 5 minūtēs trešajā periodā izdevās gūt 4 vārdus. Bet kura maiņa tad gūtos vārdus trešajā periodā? Spilbergs, Liepiņš. Tajā maiņā nekādas izmaiņas nebija. Bija samainījās pirmajā, trešajā, to pareizi saka, bet to es izdarīju dēļ
tvērieniem, tā kā ieliekot pirmajā gribēju paaugstināt iespējas uzbrukuma noslēgumā no abām pusēm, no abiem flangiem, tāpēc ieliku Robertu pirmās maiņas kreisā malā un attiecīgi Renārs aizgāja aizsardzībā pie trešiem un Krišāns nolaidās pirmajā maiņā kā aizsargs. Tās rotācijas. Tas bija ar domu, lai pirmajai maiņai iedotu labo tvērienu, kas man bišķiņ viņiem tā kā samazināja tā potenciālu uzbrukumu noslēgumā no abām pusēm. Tāda bija tā ideja. Bet otro maiņu es neaiztiku, jo viņi jau no paša spēles sākuma manā skatījumā ļoti labi šodien spēlēja. Un tad iespējams tieši šīs maiņas gan spēlētājs, gan arī kopumā visu maiņu ļoti labu sniegumu šodien rādīja, vai ne? Jā, bija labi. Renārs ir izsalcis visu sezonu, Renārs Liepiņš, un šobrīd viņš ir, te pateikšu atklāti, tā kā, arvien stabilāk un labāk izkaro savu vietu, Malacis. Uz to arī viņš ilgu laiku gāja. Iepriekšējā sezonā netik ļoti sanāca tas noslēgums kā uzbrucējiem un nekrājās punkti vispār šogad. Tad šo sezonu tas ir aizgājis un pieredzīts, un viņa fiziskās potenciāls ir ļoti labs, tāpēc atliek tikai viņam iekrāt bišķiņu vairāk virslīgas spēļu pieredzi un kļūt drosmīgākam, pārliecinātākam par sevi, un viņam ir vēl liels potenciāls priekšā. Matīs šodien arī nospēlēja izcili kā playmakers, izdalīja tur daudz piespēles un pats guva fantastiskus vārdus. Ļoti iespējīgi, vismaz no manas skatu pozīcijas izties. Jā. Tāpēc tā maiņa bija tāds labs sakausējums no ar jauniem izsalkušiem vilkiem, kuri gatavi skriet un zīt un strādāt bez apstājas, un ar pieredzējušiem vilkiem aizmugurē, kuri spēja izdalīt piespēlīts. Tā kā laba kombinācija šajā spēlē viņiem izdevās. Jā, paldies noteikti viņiem. Bet, runājot arī varbūt vairāk par spēles elementiem, pieminēja tehniskais brāķis, bija šķērslis tam, lai pirmajā periodā gūtu vēl vairāk vārtus, bet varbūt kāds cits spēles elements, ko tu varētu izcelt, kas šodien izdevās Ulbruka laukumā? Kas izdevās? Sākumā jau beigās izdevās gūt vārtus, un tas tehniskais brāķis uzlabojās, protams, un palika mazāks, bet varbūt tas, nezinu, kāda aizsardzības spēle. It kā šķita arī otrajā periodā arvien labāk un labāk sāk tikt galā ar Spartas pretuzbrukumiem. Pirmajā periodā, manuprāt, to bija diezgan, un varbūt vēl kāds cits spēles elements. Vienmēr ir jautājumi, kāpēc komanda ir vai nav gatava spēles sākumam, pirmam periodam, piemēram. Ja, tas tāds noskaņošanās un sevis sagatavošanas jautājums, varbūt arī tāds svētku laiks, un izskatījās, ka nav ritms labs, tas pirmajā periodā. Ar to varētu skaidrot to pirmo periodu, bet tie tādi attaisnojumi. Tāpēc, domāju, viss vienkārši bija pašu attieksmē, jo otrajā, trešajā mēs spējām mainīties un būt daudz labāki. Tāpēc baigi daudz nesaskatīja problēmas Spartai vispār. Mums nebija nekādas problēmas aizsardzībā. Tur viena niansīte, kas tika runāta pirms spēles, bet vēlreiz arī spēles laikā tas bija vēlreiz jānoprecizē, kā darboties faktiski tikai vienā situācijā, kad pretinieks uzsāk uzbrukumu. Un, labi, mēs otro periodu sākām super aktīvi un uzreiz arī guvām ātras vārdus, tad atkal bišķiņu varbūt pazeminājām to agresivitāti, aktivitāti. Trešo periodu mēs gandrīz visu tā spējām nospēlēt, līdz ar to arī rezultāts. Un pirmajā periodā mums tas pietrūka. Tāpēc pretiniekam vispār nebija variantu. Viņi jau tur beigās sāka plātīties un sūdzēties tieši šiem. Varbūt viņiem tas florbols ir tāds citādāks bišķiņi kā mums.
tempa ziņā un fiziskas spēles ziņā, tāpēc viņiem tas varbūt likās nepieņemam un īsti viņiem nebija varianti. Jāpiebilst, protams, tas, kad 12 cilvēku sastāvā šodien viņi ieradās. Prasīja arī iepriekšējā intervijā viņa komandas kapteinim, teica, ka daudz slimojošie un traumēti. Tas ir divās maiņās spēlē, iespējams arī tas varētu būt, tās ir katrs komandas problēmas. Attaisnojums, negribu visu var to komentēt. Jā, bet kas mums būtu arī jāspēlē 4. līdz ar to, ka pret viņiem vispār nekāda kritika neiztur šitāda attaisnojuma. Kā ir, tā ir. Tāds ir jūsu komandas dziļums un spēks. Tieši tā. Vēl pieskaroties par tēmai, minēja Ziemassvētki bija, protams, visi svinēja. Tāds interesants jautājums sanāca uztaisīt komandai treniņu pirms šīs spēles starp Ziemassvētkiem? Jā, sanāca. Un neraksturīgi varbūt citiem gadiem, bet kaut kā vajadzēja mums to treniņu. Mums bija 25. datumā, jā. Tie ir, jā. 25. bijām, mēs savācāmies tieši svētku dienā. Bet ne visi spēja ierasties, bet tādi bija tikai daži, tāpēc cepuru nospušiem, ka viņi labi attiecās, profesionāli attiecās pret to, ka ir vajadzīgs arī citādi beigais pārāvums sanākt. Tā bija, jā. Mums ir arī skatītāji jautājums, kur ir palikusi komandas YouTube vlogi? Jā, man arī šitāds jautājums bija. Jāiedod iekšā sociātīklu šitam te departamentam. Kaut kur ir pazuduši. Es nezinu. Es jau par visu neatbildu varbūt. Bet visticamākās, ka būs, vai ne? Vajadzēja būt katru mēnesi vismaz kādam raidījumam. Tāpēc te ir kaut kur bišķiņi izlaidis tas balons gaisu nedaudz. Jāsaņemās. Varbūt tas decembra mēnesis ir tāds kaut kāds savāds. Gan jau atgriezīsies tie vlogi, viss būs kārtībā. Diemžēl atvainojos, pagaidiet, gan jau janvāra sākumā atkal būsim atpakaļ ar. Visticamāk, ja tāds jautājums, tad jau daudziem interesē, kas tad jā, notiek bija komandas labs atsauksmes dzirdēts, protams, bet, kaut kā šitas decembris ir izprucis bez mūsu vlogiem. Vēl arī, nezinu, vai jūs skatītāji esat pamanījuši, šodien Andrim īpaši krekls mugurā. Es redzēju, visa komanda pirms spēles, iesildījās ar šādiem te krekliem. Domāju, ka tā nebija tava noteikti ideja. Nē, man tas bija liels pārsteigums. Nezinu, vai viņi var redzēt. Tagad, man bija pirmos 2 periodus, pēc tam es novilku uz 3. Bišķi mājticīgs esmu un aizgāju. Bet, visu komanda ieradās šidējā te tādā speciālā tēkreklā. 300 spēle. Kur ir 300 no filmas, tas 300 tā arī saucās. Par spartiešiem vēl vispār sakrita tā, ka tur ir, mums ir tieši jāspēlē, šodien bija pret Spartu, ja? Jā. Nezinu, vai tas tieši tā bija domāts, bet drīzāk vienkārši sakrita, kad 300 sakarā ar tām manām 300 spēlēm Ulbrokā virslīgām. Tad viņi visi bija, skatītāji jau parasti neredz, kas notiek iesildoties, tad visiem bija, visa komanda iznāca ar šitādiem tēkrekliem, kur es esmu višķiņu uztaisīts, tā kā bļaujoši spartietis. Domājams, ka iespējams fotoalbumos pēc šīs dienas spēlēm, ja kāda bilde ir uztaisīta, tad droši skatītāji varat ielūkoties. Man liekas, Māris atnāca bišķiņu jau uz iesildīšanās beigām. Tā kā nezinu, vai tur būs. Labi, skatīsimies. Jā, starp citu sveiciens tev, čau treneri, Brants tev saka sveicien tev. Brants tagad pēcspēles atjaunošanās ar Ilģuciem kabīnē. Viņš sapratīs, čau, turpināt sēdēt tajā augstuma kabīnē. Varbūt tāds vēl noslēdzošais jautājums. Latvijas-Igaunijas līgā pirmspēdējā spēle šī bija. Nākamā ir tieši pret otru Igaunijas komandu Jogavu. Tev jau, tātad Ulbrokai ir aizvadīta jau vismaz viena spēle pret Jogavu.
Vai tu saskati kaut ko līdzīgu starp šīm divām Igaunijas komandām? Jā, vai viņas varbūt tā krietni atšķirās viena no otras? Varbūt viņas abas divas, Igaunijas florbols kā tāds atšķirās no Latvijas florbola. Varbūt kā tu to Es nebiju Krišjānu uz to spēli, es biju tajā laikā toreiz ārzemēs, kad Ivara vadībā, bet pat laikam arī Ivars nebija uz to spēli. Tā kā komanda pati aizbrauc Ozo vadībā un spēlēja ar Jogevu. Un 1 punktu starpību mēs vinnējām. Tā kā, pēdējās 3 spēles mums izskatījušās ir ļoti līdzīgas. Arī Igaunijā Sparta sēdēja noparkojusi autobusu, un šodien atkal bija tas pats. Neskatoties to, vai viņiem tur ir tie spēlētāji kaut kādi vēl, tur nebija daži labi spēlētāji, es redzēju, bet autobusā viņi sēdēja tāpatām kā šodien, tā arī tad. Un otra komanda Jogev, tur arī bija pa lielam tā kā one-sided game, vienkārši bišķiņi paši, es skatījos no ārzemēm to spēli un atlaida tur grožus, un tad līdz ar to ļāva pašiem pievilkt tiem Igauniem klāt. Tā kā viss ir attieksmes jautājums. Cits jautājums, ka tā spēle laikam mums vairs neko neizšķir šajā Latvijas-Igaunijas līgā, cik es paskaitīju, mēs vairs īsti nevaram tikt augstāk par otro un nokrist zemāk par otro laikam. Šobrīd gan jūs esat pirmie, jo... tā reāli paskatoties, varbūt, Rubenē tur vēl ir jāspēlē. Viņi mūs iespējams, ka var apsteigt. Kas zina. Viss var notikt. Visādi var būt, jā. Tad jau redzēsim. Tieši tā. Labi. Liels tev paldies par šo interviju. Tiekamies 26. gadā, jā? Ļauj man to pēdējo novēlējumu, tad tā kā šī ir gada pēdējā intervija un pēdējā spēle šogad bija, tad paldies visiem skatītājiem. Šodien gan bija diezgan maz skatītāji ieradušos uz spēli, bet paldies visiem, kas 25. gadā mūs atbalstīja. Tagad jau dienas paliks atkal garāks un pēc kāda laika. Un praktiski februāra vidū jau sāksies atkal lielais playoff karstums, trakums, tā kā tur jau būs, sākam ieiet tuvoties finiša taisnei, gan drīz atkal cits karstumiņš būs, un tā kā nosvinat labi svētkus, un 3. janvārī jau tiekamies spēlē pret Irlau. Tieši tā, 3. janvārī 7:00 vakarā Ulbrakas sporta kompleksā turpinās LV virslīga. Tā kā, jā. Visiem laimīgi jauno gadu. Laimīgi jauno gadu, jā. Paldies visiem un tiekamies nākamajās tiešraidēs. Čau.